Labdien, Normons Ozoliņš. Jā, es ierakstīju šodien video krievu valodā Ukrainai, to pravietisko, par Harkovu arī. Un tur bija tāds vārds, ja, kad 2014. gadā viņi lūdzās uz ielām. Viņi cēla lūkšanu teltis. Un ienaidnieks neuzvarēja Harkovu. Viņi joprojām paliek Ukrainā. Un šodien ir tāds ļoti satraucošs laiks Ukrainai. Amerika pamet viņus un Eiropa daudz nepalīdz. Viņi atkal paliek vieni. Ko darīt Ukrainai? Un Dievs atgādināja to Harkovā. Tās lūkšana teltis 14. gadā, 2014. Tātad ir jādara tieši tas pats visās pilsētās, ciemās, un zīmīgi, kad ir jānāk draudzēm ārā uz ielām lūgties, visredzamākajās vietās. Redziet, Dievs vēro galvenos laukumus Ukrainas pilsētās. Vai tur būs kāds lūdzējs? Redziet, lūkšanai ir jāizskan publiski. Tā nedrīkst būt apslēpta, jo gaisma, viņa tiek likta lukturī, lai tā spīd ļaužu priekšā. Tā Dieva gaisma ir jāspīd ļaužu priekšā. Tā nedrīkst palikt apslēpta. Un līdzīgi tas ir tagad Ukrainā. Pilsēta kalnā. Tātad tas ir visiem redzama pilsēta, Dieva pilsēta. Un ir jābūt redzamai Dieva pilsētai Ukrainā, kad Dieva pilsēta lūdz Dievu. Jo ne Trumps, ne Amerika nav glābējis. Neviens cilvēks nevar glābt Ukrainu. Ukrainu var glābt Dievs. Ir rakstīts, ka zirgu gan apkopīja kaujai, bet uzvara nāk no tā kunga. Uzvara Ukrainai nāk no tā kunga. Tā nenāk no Amerikas. Ir ļoti svarīgi to zināt. Un, ja Solovjovs saka, kad viņi aizies līdz Harkovai, viņi aizies. Nē, viņš teica ne tikai aizies, viņš saka, mi budim v Harkovā, mēs būsim Harkovā. Es gribētu labot viņu. Viņš gan aizies līdz Harkovai, bet viņš nebūs Harkovā. Nebūs. Harkova es atvasim to no krievu valodas, nevis ukraiņu, jo Harkovā dzīvo 80% krievu. Un interesanti, ka krievi patrieks, Harkovs krievu patrieks Maskavas krievus. Kā viņi to jau patriekuši jau 3 reizes. Tātad 2014. gadā Maskavas krievu nepaņēma Harkovu, jo tur lūdzās. Cilvēki lūdzās brīvības laukumā. Tālāk 22. gadā Maskavas krievi nepaņēma Harkovu. Nē. Tālāk pēc tam bija vēl viens uzbrukums. Un tagad atkal ir uzbrukums, jau 4. reizi. Un Ukraina sāk atgūt savus teritorijas tieši no Harkovas. No Harkovas apgabala. Un līdzīgi es jūtu garā, ka tas līdzīgi būs arī tagad, ka tie Harkovas kristieši būs darīti par zīmi visam Izraēla namam Ukrainā, par zīmi, ka tā bija jārīkojas visās pilsētās. Jā. Bija jānāk ārā no
no savām draudzēm kopā lūgt Dievu centrālajos laukumos. Pašās redzamākajās vietās. Kāpēc? Lai ienaidnieka kāja tur nespēr tajos laukumos. Ja kristieši lūdz Dievu tajos laukumos, tad ienaidnieka kāja nevar ieiet tajos laukumos. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir lūdzēji, kas lūdz Dievu tajos laukumos. Saprotiet? Ja tur nav lūdzēji, tad ienaidniekam ir brīva vieta tur ienākt. Bet ja tur ir lūdzēji, tie lūdzēji ir aizpildījuši to brīvo vietu, un ienaidnieks tur nevar ienākt. Tas ir par Harkovu, un tas ir pa visu Ukrainu. Ja Dievs redzēs, ka nav brīvas vietas, kad visas tās brīvās vietas laukumos ir aizpildīts ar lūdzējiem, tad ienaidniekam tur nebūs vietas ienākt. Tas ir gan fiziskajā, gan garīgajā pasaulē. Saprotiet? Jo ir vajadzīgi lūdzēji garīgajā pasaulē, kas neļauj šiem kara dēmoniem tur ienākt. Pagājuši nakti garā biju Ukrainā, un es dzirdēju briesmīgu kliedzienu. Tas bija kaut kāds demonisks kliedziens Ukrainā. Es domāju, kas tur kliedz? Tas nebija cilvēks, tas bija demons. Un es saprotu tā, ka tas ir tas kara demons, kas biedē Ukraiņus, lai viņi neiznāktu ārā no savām draudzēm, ielās lūgt Dievu, jo tad viņš vairs nevarēs turpināt. Nevarēs. Jo tad viņam būs jāapstājas. Jā. Puķins vairs nevarēs, šis kara demons nevarēs vairs rīt Ukrainas zemi. Jā. Un Dievs grib redzēt tādu kopību. Ja tas būs, tad Krievijas armijas karaspēks tiks apturēts, kā es sacīju, ja, kad es redzēju sapnī, kad notika kaut kas, kura dēļ Krievija vairs nevarēja rīt Ukrainas zemi. Kaut kas tāds notika. Un tas kaut kas tāds, es saprotu, tie ir lūdzēji. Tie ir tie, kas meklē Dievu kopā, publiskajās vietās, tas ir visredzamākajās. Un ja Dievs tādus atradīs tur, viņš neļaus ienākt ienaidniekam tur. Neļaus. Krievija nosprūdīs. Jo Dievs ir ķēniņš par visu zemi. Viņš ir kungs par visu miesu. Ne tikai par ļaunu, ne tikai par labo cilvēku miesu, bet arī par ļaunu. Lūk, tāds vārds bija Ukrainai. Kad viņiem ir jāmobilizējas, draudzēm ir jāmobilizējas lūkšanām. Visās publiskajās vietās. Un katram, teiksim, tam nesatricinājumu teltī, ņesakrušīmastiem, kur var tur telefons uzlādēt un kafiju iedzert, sasildīties. Tur jābūt blakus arī lūkšanu teltī. Blakus. Ir jābūt lūkšanu teltī, jo tā ir īstā nesatricinājumu vieta, kur Ukraina paliek nesatricināta. Ja Dievs neatrod tādu telti līdzās, tad Ukraina ienaidnieks joprojām tricina. Viņi var būt satricināti. Bet ja Dievs atrod lūkšanu telti blakus šai kafijas teltī, un apsildīšanās teltī. Ja Dievs tādu atrod, tad Ukraina kļūst nesatricināma. Ienaidnieks viņu nevar satricināt. Tāds vārds bija priekš Ukrainas. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī visu labu. Atā.